Vakar kolēģi atveda eglīti, kur redzēt ar fonā savu brīnišķīgu, un mēs tagad gribam izrodāt to egli. No kurienes viņi atved, tu zini? No meža. Eglis auga mežā. Sākam ar darbu daudz. Tev ļoti labi sanāk. Tu esi kādreiz zāģējis jau? Es zinu, ko es daru. Viņš zina, ko viņš dara, var redzēt, cilvēki zina, ko viņš dara. Es aizveru acis un zāģēju. Pirkstus nevajag, ja? Nevajag? Taču nevajag, tas ņem nost. Jā, pirkstus nevajag. Es tiešām nejūtos droši šo darot. Es laikam tā es cilvēks, viņš tieši tāpat kā es bērnībā zīmēju. Punktiņš, punktiņš, komatiņš, domzīme, ritentiņš. Ļoti labi. Ļoti labi. Sēd āmuļi. Nav atveduši āmuli. Es varu uztaisīt. Es uztaisīšu. Uztais āmuļi. Bet man nesanāks viss āmuls, man būs tikai daļa no āmuļa. Ir āmuls. Wow! Nē. Deg! Deg! Es degi. Deg! Viss, ko es pielīmēju, ir pirkstus. Tā. Skaties. Redzi. Nē, nu tagad jau Ko tu turās. paņem, un tad tu iespied līmīti. Redz tā lānām. Tur tā līmīti ir, un tu pietur. Man jau ir frizēra certifikāts. Ja? Skatās, jā. Tas ir iet strādāt. Matīs, kāda tev mīļākā frizūra? Tavējā. Vecīti bez matiem? Hei, bijuši gadījumi tādi. Tautiski sanāca izskatīsies pēc ķekatnieka, nevis pēc Ziemassvētku vecību, bet nu. Bet ļoti labi. Man liekas, ka ir ļoti līdzīgi tā, Tev kā ir. ir bildē. Tu esi gājusi pēc instrukcijām. Nāc! Man liekas, ļoti skaisti. Es atceros, kad Elīnai bija 5 gadiņi, tad viņa stāvēja pie eglītes un dziedāja Eglīte smāršo un mirdz. Mēs veselīgi. Vecītis ir gatavs lidot eglītē. Izrādās, viņš ir ne tikai mākslinieks, viņš arī lēminieks. Tā, man tur vēl kāds līdz drusku tāda ķeska, bet tā vajag. Jā, rieksts skaidās. Ir. Elīna? Jā. Elīna, ko teiks? Skaisti! Izstāst pēc stolets. Nevar nepiekrist. Viņš nav ņēma nost.